Kristus augšām cēlies, ir klāt jaunais vēstneša numurs. Vatikāna ziņās. Nebaidīsimies būt un dzīvot kā kristieši. Pāvesta Ingres Laterāna katedrālē. Pāvests pret morāliem pārkāpumiem. Baznīca pasaulē. Melnādainajam arhibīskapam piešķirta prestiža Templetona balva. Gatavojas Krievzemes kristīšanas gadadienai. Imigranta loma Amerikas kultūras un katolicisma atjaunošanā. Latvijā arhibīskaps Dievam ir plāns Latvijai, un mēs esam aicināti sadarboties. Iznācis disks Tautas krustaceļu dziedājumi Aglonā. Aktuāli. Viltus gaisraģe pret pāvestu Francisku. Razijas skolu projekts turpinās. Intervija. Enerģiskā latgaliete. Kristīgo vēsti ietērp mūzikā. Rubrikā Vecākiem par bērniem ņem vērā bērna temperamentu. Lieldienu stāsts Pilāta pēdējā dziesma. Jauniešu lapa Datorspēļu atkarība Pāvests Twitterī. Pārdomām Kristīgā meditācija. Sludinājumi. Aicinam pieteikties uz nodarbību kursu auglības atpazīšanas metodes lietošanu. Sākums 2. maijs. Apvienība Laulāto tikšanās aicina uz nedēļas nogalas rekolekcijām, kas notiks no 26. līdz 28. aprīlim Tervetē. Latvijas Katoļu baznīcas labdarības organizācija Caritas Latvija aicina pieteikties brīvprātīgos, kas vēlas kalpot bērnamos, krīzes centros, cietumos, slimnīcās. Svētceļojums uz Skaiskalni no Jelgavas katedrāles draudzes un Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles iziešana 2. maijā. Lielā misija Rīgā Agenskalna laukumā. Tikšanās 14. aprīlī, 21., 28. un 5. maijā. Sveicam arī priesteres jubilejās. Fotoreportāžā Krustaceļš Latvijas pilsētās. Pagaidām viss līdz nākamajam numuram.